Princese Tohje piedzima pēdējam Korejas monarham, karalim Kodžonam. Tomēr vēlāk Japānas impērijas varas iestādes, kas tajā laikā valdīja Korejā, vēlāk piespieda viņu pārcelties uz Japānu. Tad viņi sāka ciest no dažādām garīgām slimībām, kas viņu vajāja visu atlikušo mūžu. Šis ir stāsts par pēdējo Korejas princesi. Sieviete, kuru vēsturi pazīst kā princese Tohje, patiesībā pēc dzimšanas 1912. gada 25. maijā Čangdokas pilī Seulā vārdu nesaņēma. Viņa piedzima Korejas imperatoram Kodžonam un viņa konkubīnei Jan Gujonai, un sākotnēji pret viņu izturējās tā, it kā viņa būtu ārlaulības bērns. Tomēr šī situācija neilgi, jo meitene drīz vien iegūs savu tēva simpātijas. Un galu galā 1917. gadā, 5 gadu vecumā, viņa tika oficiāli atzīta un reģistrēta kā imperatora ģimenes locekle ar princeses Tohjes titulu. Princese bija dzimusi imperatora ģimenē un uzauga imperatora pilī nemierīgā laikā. Kopš 1392. gada Korejas karalisti pārvaldīja Čosonas dinastija. Gadsimtiem ilgi izolēta un no pasaules atšķirtskī, karaliste savā veidā bija uzplaukusi. Taču 19. gadsimts bija nesis jauns izaicinājums. Lielvalstis no Rietumeiropas un Ziemeļamerikas arvien vairāk paplašināja savu ietekmi tālo austrumu reģionā, līdz nesot jaunas kultūras, tehnoloģijas un pārvaldes sistēmas. Sākot ar 1850. gadu vidu, Japāna piedzīvoja arvien lielāku ASV, Francijas un Lielbritānijas spiedienu, kuras agresīvi piespieda valsti atvērt valsti rietumu tirdzniecībai un ietekmei. Tad, sākot ar 1870. gadu, Koreja kļuva par šo interešu centru. Patiesi, kad Japāna 1860. un 1870. gados piedzīvoja strauju modernizāciju, tā arvien vairāk sāka lolot pretenzijas uz Korejas pussalu. Korejas karaļa Kodžonga sievas karalienes Minas vadībā. 1880. un 1890. gados valsts nikni pretojās Rietumu un Japānas iejaukšanās mēģinājumiem, bieži vien sadarbojoties ar Krieviju pret Japāņiem. Tomēr notikumu virkne 1890. un 1900. gados bija novājinājusi Koreju un izbeidza tās cīņu par neatkarības saglabāšanu. 1910. gadā valsts būtībā tika anektēta Japānas sastāvā. Karalis Kodžongs, kurš 1890. gada beigās uz īsu brīdi bija pasludinājis sevi par Korejas imperatoru, tika spiests atteikties no troņa. Lai gan Japānas varas iestādes viņam atļāva saglabāt savu amatu galvenokārt ceremoniālā lomā, kā savu veidu emeritētais imperators. Faktiski karaliskā ģimene, kurā 1912. gadā piedzima princese Tohje, bija nekas vairāk kā marionešu režīms. Japānas impērija bija īstā vara Korejā no 1910. gada un pārvaldīja valsti ar okupācijas valdības starpniecību. Japānas administrācija Seulā un centrālā Japānas valdība Tokijā ietekmēja princeses Tohje dzīves gaitu vairākos veidos. Lai gan Kodžons bija daudz bērnu tēvs, vairāk no tiem nomira agrā vecumā. Tādējādi Tohje ierindojās starp viņu vecākajiem dzīvajiem bērniem. Tomēr tas radīja savas grūtības, jo tas lika Japānas varas iestādēm Korejā biežāk iejaukties viņas lietās. Īpaši tas pastiprinājās no 1917. gada, kad viņa tika oficiāli reģistrēta kā imperatora ģimenes locekle. Lai nepieļautu, ka Japānas varas iestādes mēģina noteikt, kā viņai būtu jādzīvo, Kodžons 1919. gadā mēģināja noorganizēt laulības savam jaunākajam meitai. Pirms tam viņš jau bija izveidojis Tegu pils bērndārzu Tohjes labā Džokdžangā, lai novērstu viņas nosūtīšanu uz Japānu, kā tas jau bija noticis ar viņas brāļiem. Tagad tika plānots arī laulības, lai nostiprinātu viņas saikni ar Koreju. Paredzētā laulība bija ar Kam Džang-hānu, viena no Seulas augstākajiem galma kambarkungu, Kima Hua Hvadžinga brāļa dēlu. Tomēr Seulas Japāņu varas iestāžu iebildumu dēļ laulība tika nepieļauta. Tad, pēc Kojonga pēkšņās nāves tikai dažas dienas vēlāk,
1919. gada 21. janvārī tika nodrošināts, ka Korejā princeses labā vairs netiks mēģinātas nekādas organizētas laulības. Toreiz Gojongs nebija slims un tika izteiktas spekulācijas, ka viņi varētu būt saindējušas Japāņu varas iestādes Seulā, iespējams viņa slepeno centienu dēļ izprecināt savu meitu korejiešu augstmanim. Šī teorija nekad nav tikusi atspēkota, un ir iespējams, ka tieši tā viņš arī gāja bojā. Tagad, pēc tēva nāves, princese faktiski kļuva par Japānas okupācijas valdības Seulā aizbildnībā esošu personu. Lai gan viņas māte vēl bija dzīva, pagaidām viņas dzīve turpinājās samērā normāli, un viņa tika nosūtīta mācīties Hjonodas skolā, Korejas galvaspilsētā. Taču viņas dzīve drīz vien krasi mainīsies 20. gadu vidū. 1925. gadā, kā daļa no Japānas valdības politikas, kuras mērķis bija novērst jebkādu sacelšanās iespēju Korejā, Tohe tika aizvest no savas dzimtenes un nosūtīta uz pašu Japānu. Tajā laikā viņai bija tikai 13 gadi. Dzīvojot šeit 20. gadu beigās, viņa apmeklēja Gakushuin skolu Tokijā, kas tika dibināta kā profesionālā skola 1923. gadā. Tur viņa apguva šūšanu un kultūras izglītību. Daudzas detaļas par viņas dzīvi Japānā lielākoties ir neskaidras. Mēs zinām, ka viņai tika atļauts īsi atgriezties Korejā 1930. gada sākumā, lai apmeklētu savas mātes bēres. Apmēram šajā laikā pirmo reizi var izsekot viņas garīgās veselības grūtībām. Pēc atgriešanās Japānā ir pierakstīts, ka viņa sāka staigāt miegā, un nākamajos mēnešos viņas uzvedība kļuva arvien neprognozējamāka. Galu galā viņai tika diagnosticēta tā sauktā priekšlaicīgā demence, kā to dēvēja 20. gadsimta sākumā. Šis ir vairs nelietots medicīnisks termins, ko tajā laikā vispārīgi attiecināja uz jebkāda veida progresējošiem psihotiskiem traucējumiem. Mūsdienās Diohijas stāvokļa atbilstošāks novērtējums būtu, ka viņa cieta no šizofrēnijas, ko raksturo bieži vai periodiski psihotiski epizodes. Neskatoties uz viņas pieaugošajām grūtībām, Japānas valdība bija apņēmības pilna viņu izdot pie vīra Japānim, tiklīdz viņa sasniegs atbilstošu vecumu un viņas stāvoklis būs pietiekami stabilizējies, lai kāzas varētu notikt. Tādējādi 30. gados Japānas imperators Taisho nolēma, ka Deokjē apprecēsies ar grāfu So Akeki, kurš bija vidēja ranga Japāņu aristokrāta ģimenes loceklis. So klāns, no kura viņš nāca, vairākus gadsimtus bija valdījis Cūšimas salā, kas atrodas pie Japānas centrālās un lielākās salas Honshu rietumu krasta. Pirms Japānas sabiedrības pārorganizācijas 19. gadsimta 60. un 70. gados. Tam bija konkrēts iemesls. Un tas ir tāpēc, ka pateicoties savai atrašanās vietai Japānas arhipelāga rietumgalā un tuvumam Korejas pussalai, tā gadsimtiem ilgi bija spēlējusi nozīmīgu lomu Japānas un Korejas attiecībās. Tagad pēdējā Korejas karaļa meita tiks izprecināta šī paša klana vadītājiem. Kāzas bija paredzēts notikt Kusimas salā 1931. gada 8. maijā. Pēc tam Tohijas stāvoklis pasliktinājās. Tas nebija viņas vīra vaina. Pēc visām liecībām viņš bija gādīgs vīrs un patiesi, jaunais pāris drīz sagaidīja bērnu, kad viņu meita, japāniski vārdā Meisē, piedzima 1932. gada 14. augustā. Tomēr jau nākamajā gadā Tohijas stāvoklis strauji pasliktinājās, un 1933. gadā viņa pirmo reizi tika ievietota psihiatriskajā slimnīcā. Viņš šeit pavadīja gadus ar pārtraukumiem, gan Otrā pasaules kara priekšvakarā, gan tā gaitā. Mēs zinām maz par viņas dzīvi šajā laikā, kas nav pārsteidzoši, ņemot vērā garīgās veselības traucējumu apspriešanas slepeno raksturu jebkurā sabiedrībā. 20. gadsimta pirmajā pusē viņu atbalstīja viņas vīrs, cilvēks, kuru bieži attēloja nelabvēlīgā gaismā, taču kurš acīm redzami nebija šī stāsta ļaundars. Viņš, tāpat kā viņa, bija spiests stāties laulībā, un visus kara gadus, kā arī grūtajā pēckara periodā, bija spiests cīnīties gan ar ģimenes finansiālajām problēmām, gan ar savas sievas veselības stāvokli. Tomēr viņam noteikti bija kādas jūtas pret viņu, jo ir saglabājušies viņa dzejoļi, kas veltīti sievai un meitai.
Neskatoties uz viņa vislabākajiem centieniem, laulību nebija iespējams saglabāt, īpaši pēc kara beigām, kad impērijas valdība, kas 1931. gadā viņus piespieda apprecēties, vairs nepastāvēja. Turklāt Koreja pēc kara bija ieguvusi neatkarību. Rezultātā pāris izšķīrās 1953. gadā. Tomēr lielākā traģēdija, ar ko viņa saskārās, notika 3 gadus vēlāk, kad viņa meita aizbēga no mājām, atstājot zīmīti, kas izklausījās pēc pašnāvības vēstules. Viņu vairs nekad neredzēja, un tiek pieņemts, ka viņa atņēma sev dzīvību. Pēc šī traumatiskā notikuma Tokijas stāvoklis vēl vairāk pasliktinājās. Bijušā princese iespējams būtu pavadījusi savus pēdējos gadus vienkārši aizmirsta psihiatriskajā slimnīcā Japānā, ja vien par viņu nebūtu iestājušās noteiktas personas Korejā. Pēc Korejas kara, kas norisinājās no 1950 līdz 1953 gadam, valsts tika sadalīta 2 daļās. Ziemeļkoreja pievienojās komunistiskajam Padomju Savienības blokam, bet Dienvidkoreja kapitalistiskajam blokam, kuru vadīja ASV. Tomēr, lai gan Ziemeļkoreja parasti ir slavena ar savu brutālo diktatūru, arī Dienvidkoreja daudzus gadus sliecās uz autoritārismu, īpaši ilgstošās Sinžmana Rī valdīšanas laikā. No 1948 līdz 1960 gadam. Šādos apstākļos pastāvēja dziļas aizdomas pret veco karalisko ģimeni, un Tokai atgriešanās Korejā sastapa pretestību. Taču 20. gadsimta 60. gada sākumā apstākļi kļuva labvēlīgāki, un 1962. gadā princese Dorokai saņēma atļauju atgriezties dzimtenē. Viņa raudāja, kad pēc 32 gadiem pirmo reizi ieraudzīja Korejas ciedzemi. Princese atlikušo dzīvi pavadīja savās bērnības mājās Čangdokas pilī Seulā, kas bija atjaunota kā dzīvesvieta izdzīvojušajiem Čosonas dinastijas locekļiem. Šeit viņi kopā ar savu svaini I Bangdžu, kā arī pusbrāļa dēlu un Kodžonga mazdēlu, kurš bija teorētiski pēdējais Čosonas dinastijas vadītājs, dzīvoja ar Korejas valdības piešķirto pabalstu. Tomēr pat tad Tokai problēmas nerimās. Pēc atgriešanās Korejā viņa periodiski tika ievietota Seulas Nacionālās universitātes slimnīcā, lai saņemtu palīdzību savas psihiskās veselības traucējumu dēļ. Un tomēr viņa nodzīvoja gandrīz 3 gadu desmitus, līdz beidzot nomira 1989. gada 21. aprīlī. Acīm redzot, viņa cieta no afāzijas. Stāvoklis, kas rodas smadzeņu bojājuma rezultātā un atņem cilvēkam spēju saprast valodu. Tas nozīmē, ka viņa nevarēja runāt ar citiem vai saprast, kas viņai tika teikts. Tajā laikā viņa jau bija pārdzīvojusi visus savus pusbrāļus un pusmāsas. Taču tā bija grūta dzīve, kuru jau agrīni ietekmēja politiskie apstākļi, kuros viņa piedzima, un no šī pārdzīvojuma viņa šķiet nekad pilnībā neatguvās. Šodien Cušimas salā stāv piemineklis, kas piemin viņas laulības noslēgšanu ar viņas vīru, grāfu So, 1931. gadā. Tokijas dzīve ir kļuvusi par vairāku grāmatu, lugu un filmu tematu, no kurām visatzītākā ir Pēdējā princese, korejiešu filma, kas 2016. gadā tika izlaista un saņēma kritiķu atzinību. Un kas stāsta par viņas dzīvi Japānā un viņas centieniem atgriezties Korejā. Paldies, ka skatījāties! Šodienas epizodi ierunāja Mortis Media, un ja jūs interesē biedējoši stāsti, aprakstā droši vien būs saite, kur varēsiet noklausīties vēl vairāk. Bet pagaidām esiet drošībā un tiekamies nākamajā aizmirstās dzīves epizodē.